Kad īsti mūsu senči ir sākuši nodarboties ar tādu nopietnu lopkopību, to ir grūti pateikt. Ārēšu cilvēki apgalvo, ka tur iespējams ir tās būdiņas, arī kaut kādu kūtiņu sīklopiem, kaut gan tādu pamatīgas, ne zirgiem, ne govīm es nesapratu no tā visa, ka tur būtu. Bet ko mēs skaidri zinām, kad kronikās rakstīts, kad ieguvuši tur laupījumu, desmitiem lielopus, simtiem un aizdzinuši gūstekņus un tam līdzīgi, tas liecina to, ka ir bijuši pietiekoši lieli lopu bari, un no kuriem, kā saka, varēja gūt kara laupījumu. Te sāksim varbūt tā drusku nenopietni, bet es nevaru citādi. Man ārkārtīgi patīk šie broces zīmējumi savā tādā vienkāršajā dabiskumā. Pirmkārt to, ka šeit ir skaidri redzama rija. Te, redziet, ir kāda malka tiek rijai sagatavota. Tas attiecās uz citām lietām. Bet tas, ka vienā mierā pa ielām, jeb pa ceļiem, pareizāk sakot, klīst lieli rukši. Un brots ir zīmējis arī to, ko mēs jau runājām, ka no bērna kājas lielākai daļai bērnu bija kaut kādi pienākumi. Un stāsta, ka pa priekš zos bija jāgan, es gan neticu. Zos ir diezgan nejauki savā augstprātībā putni, attiecībā pret bērniem. Bet tas, ka bērniņš, tās arī viņa parastās drēbes, ja tas ir puika, tad pie biksēm viņš vēl nav ticis, un tā viņš skraidīja līdz 4-5 gadiem, kamēr dabūja pirmās bikses. Un tad, kad jau pietiekoši liels, tad cūks tiek ganīts uz rugainēm. Uz rugainēm vidzemē, redziet, labības statiņu, un te jau viss tā lieta tāda nopietna, un te ir pārpalikušie graudi, kas nav salasīti, un vārps varbūt, un šādā veidā tāda cūkopība diezgan ekstensīva, bet viņa, acīm redzot, nepārtraukti ir eksistējusi, kā viens no galvenajiem pārtiks gaļas avotiem. Vēlreiz, nepavelti. Un te ir tas, ko mēs runājām par žogiem, par sētas plānojumu, ka viss tas, kas bija jāsargā no cūkām, no vistām, tas bija ierobežots, un ne jau, protams, pret cilvēkiem. Un efektīvākais, kas varēja būt pret lopiem, tie bija pītie žogi. Vai vertikāli, tā kā mums lielākā daļa riķi žogi, vai arī te pie nameļa, kur ir brīnišķīgi, tāds guleniski uzspīdz žogs. Un tas ir tas ierobežojums, nevis kaut kādas tādas sētas, kā tas bija prasīts Latgalē. Un te ir jau 30. gadi, arī šī cūku audzēšana, un kāds izskatās normāls ganiņš, un te godājamie mūsu informācijas nodaļas darbinieki, ja gribat, lai ganiņš izskatās īsts, viņam jābūt pēc manas saprašanas kārtīgās, noplūkušās, novalkātās drēbēs, nevis balts, spīdīgs un jauns un smuks. Jauns un smuks viņš ir tas bērns, bet tām drēbēm ir jābūt diezgan šaušalīgām. Bet, laikam mēs to muzejā tā īsti nevaram. To publika nesapratīs. Un te jau ir tas brīdis, par ko klīst visādas leģendas, ka latvieši 30. gados ir Angliju apgādājuši ar bekonu, un kad ir audzēts ļoti veiksmīgi, bet problēma bija tāda, ka mūsu zemnieki nemācēja bekonu izauģēt. Viņiem iznāca speķa cūkas.
respektīvi gaļa un tad liels speķis. Nu, un tie, kas zina vārdu bekons, tas nozīmē, ka tas ir cauraudzītis. Ja? Un tādā kārtā valsts bija spiesta no zemniekiem iepirkt tās saucamās pusspeķa cūkas, griezt kaut kādus gabalus nost, lai varētu viņus eksportēt. Bet tad, tā kā viņām nebija āda, tad bija skaidrs, ja, ka tas nav īsts bekons vairs. Ja? Lūk, visādas tādas smalkas lietas, ar kurām mēs tuvojāmies Eiropai, ja? bet es atļaušos to joku vai anekdoti izstāstīt. Divi piebaldzēni kaut kad 19. gadsimtā viens prasa otram, kā tu domā, ko mūsu kungs un ķeizars ēd un dzer? Kāda bija atbilde? Protams, ka biezs tauks un šķidrs uzdzer virsū. Ja? Mums tas izklausās šaušalīgi, bet tas tikai liecina par to, ka zemnieku pārtikā, un to arī rāda statistika, fantastiski trūka taukvielu un visu šo organismam nepieciešamo, kas nepieciešams pie smaga darba. Ja? Tā pārtikšana bija no maizes, no biespiena, kas nespēja nodrošināt, ja? un tātad tas sapnis un iespējams, ka līdz šai dienai daļai nācijas, ja, tas joprojām ir spēkā. Ja? Tā nepieciešamība pēc daudz gaļas un taukvielām. Kas vakar bija pa datumu? Jā. Nu, lūk, te ir Jurģa diena. Šeit mēs redzam cilvēkus, kas pārvietojas kalpus no vienas saimniecības uz otru, bet šeit notiek rumulēšana, jo lopi ir pirmo reizi izdzīti ganībās. Ja? Tā kā šīs tradīcijas vairāk vai mazāk tika ievērotas, un pat bija, ka mēs esam māņticīgi un tam līdzīgi, bet, manuprāt, ir dažas tādas skaistas māņticības, kuras, ja ievēro, kā saka, viņus tiešām dzīvē tādu, kā saka, pipariņu piedod. Lopu ganīšana notika viensētu robežās, tātad 8, 10, 12 govis, ja, tas normāli. Tātad katra sēta vasarā vai algoja ganu, vai tas bija kāds no ģimenes locekļiem. Un lūk, tas ir brīdis, 20. 31. gads, kad Latvijā beidzot ir izveidojušās jau vairākas selekcionēts govi šķirnes. Viena no tām ir Latvijas brūnā, otra ir Latvijas raibā un trešā ir Latvijas melnraibā. Viņas atšķirās Latvijas brūnā pēc auguma mazākā, pieticīgākā, bet tajā pašā laikā viņai daudz citas priekšrocības, kas pēc tam, kā jūs ziniet, mēs esam vesela paudze cilvēki, kas govu iedomājās tikai brūni, jo citas nebija 50 gadus. Lūk, tas ir tas periods, un tad, jo ir sākusies pāreja daudzos sevišķi vidzemes apvidos, sevišķi Ziemeļvidzemē, no tā, kad audzēja linus, kad eksportēja linus, lina audzēšana ir pārvietojusies uz Latgali, un nodarbošanās ar jau tādu ražīgu piena lopkopību. Atgriezīsimies mazliet atpakaļ. Man patīk šis attēls, brots rāda govu mazgāšanu. Te ir lielopa, un te mēs ļoti labi varam redzēt to, ka visticamāk, ka šīs divas ir tās zilās govis, ar tiem spicajiem ragiem, pa kurām iet runa, kad viņas tur izkāpušas kaut kur no jūras. Protams, ka nē, protams, ka viņas ir iekšzemes,
Un pagājis ir 100 gadu, ja, un šīs ir jau praktiski izzudušas, un arī mainījies viņa eksterieris ir, bet tāda ļoti, ļoti laba liecība no 18. 19. gadsimta mīs. Un iepriekš mēs runājām par ecešām, tad lūk šeit, te ir zara ecešs, ieliks upītē, lai mērcējās, lai tie egļu zari būtu elastīgi, ja, lai varētu lauku noecēt. Tā kā, tas tāpat kā muce ir jāmērcē, ja, tā arī šīs lietas. Tā. Lūk. Un te ganības parasti bija vienas saimniecības robežās. Visā Latvijā daudz maz samērīgi, zemgalē trūka ganība, protams, un hroniski ganība trūka Latgalē, kur bija jādzen, kur lopus ganīja atšķirīgi. Parasti, ja sāģa nebija pārmērīgi liela, tad algoja sāģa nolīga uz vasaru vienu ganu, bet ja sāģā, teiksim, te mēs cik 8 saimnieki, tad vēl katru reizi, katru dienu no jūsu sētas jādod viens palīgs tam ganam, ja, uz vasaru katru dienu, un tad visus tos lopus izdzina uz sāģas galvenās ielas, un tad visi viņi gāja lēnām uz ganībām, un pēc tam viņi nāca vakarā atpakaļ. Es īsti nesaprotu, kā viņi katru govs esot mācējusi atrast savu sētu. Jā, bet, droši vien saimnieki iznāca pretim. Tā kā atšķirās lielā mērā šī te lopu ganīšanas tradīcijas, ja, un visā pārējā Latvijā, teiksim, tas lopu gans, viņš nebija, kā saka, viņu sabiedrība neuztvēra kā amatpersonu, ja, sāģis apmērā vai. Bet sāģā, ja, tas bija tāds cilvēks, kuram uzticēja tos, visi varēja uzticēt tos savus lopiņus. Ja, un te jau mēs, un, protams, dzirdināšana notiek pie upēm. To, ka fantastiski trūka ganība, liecina šie vidzemes attēli, ja, pa kādām meža ielokiem, pa visu jāgan. Un līdz tam brīdim, kamēr zemnieki izpirka savas saimniecības un kamēr kad viņiem radās savas savai sētai, savas ganības, bija ārkārtīgi daudz konfliktu ar muižu. Muižām, jo katrs zemnieks, tīši vai netīši centās iedabūt lopus muižas jaunaudzēs vai mežā. Protams, tur viņi visu nograuz, ja, vai vairāk vai mazāk, un tad ir šie konflikti par lopu ganīšanu ar muižām. Ja. Pēc tam tas vairāk vai mazāk tiek kaut kā regulēts. Ja. Tā kā tā lopu ganīšana notiek diezgan tādos krūmējos bieži vien un mežos un lielās platībās, tad te ir vesela kolekcija no dažādiem muzejiem, no mūsu muzeja, no vēstures muzeja, no arhīviem, ja, kādi bija lopiem zvaniņu kaklā. Un ne tikai, kā saka, alpa govīm, kur šis ir izkopts, Šveicē tas ir izkopta tradīcija, un tagad tas ir turistu piesaistīšanas veids, ja, dzirdēt, kā tur skan tie zvani, un viņi ir ļoti augstvērtīgi, un tam līdzīgi, un tā joprojām. Bet, mūsu zemniekiem viss lielākoties bija no koka. Ja, koka klabekļi, vai viņš šādā zvaniņa formā, vai tā piestiprināts, ļoti dažādos veidos. Un, kā redziet, tā tradīcija nav zudusi. Tie ir 80. gadi, ja, un lai tā govs, kā saka, neiet pazušanā, kolhoza laika privātā govs, ja, viņi ir ar zvaniņu kaklā un viss ilgi saglabājies. Kā mūsdienās, nezinu. Te ir
ļoti labi vidzemnieku sētu, Ziemeļvidzemē. Te ļoti labi ir redzams tas, par ko mēs runājam, ka ir jau vienā ganāmpulkā ir Latvijas brūnās un Latvijas raibās. Un, ja es nemaldos, tad tā kā šī suga tika izkopta Ziemeļvidzemē lielākoties, ja, tad Igauņi viņu nosauc par Igauņu sarkano, šo Latvijas brūno. Bet vai tas ir taisnība, es nezinu. Varbūt, ka tur ir kaut kādas krāsas atšķirības, bet man šķiet, ka runa ir par vienu un to pašu govi. Govu šķirni. Jā, taisnība tam, kas WhatsAppam. Tātad kaut kādā veidā govī bija jāgādā barība. Tā ir viena no lielākām lopu uzturēšanas problēmām, bez mītnēm, protams. Jā, kad īsti ir, es jau teicu, īsti nav skaidrs, kurā brīdī parādās mītnes, bet raksturīgi Latvijai ir tas, ka mums nav neviena piemēra, vismaz zinām piemēra, ka cilvēku un lopu mītnes būtu kaut kādā vienā blokā, ja, vienā celtnē. Atšķirībā, piemēram, no Ziemeļvācijas, kas ir bijis, ja, tur ir lielas ēkas, no gala tā ir kūts, tur stāv visi tie lopiņi, aiz tiem ir pavārds, un aiz šī pavārda ir guļamās telpas. Ja, tāda ir vāciešu māja. Pie mums tas nav, viss ir vairāk vai mazāk atsevišķi, to vēlāk apstīsim. Lūk. Un te ir brocis zīmējis, kādas izskatās meitas ejot darbā. Un apmēram tā, es domāju, vajadzētu mūsu ekskursiju vadītājiem izskatīties. Vai šitādai, vai tādai, ja? Katrā ziņā. Tā. Kas viņai ir rokā? Mēs domājam, ka tā ir galoda, ja? Tā nav galoda. Tas ir strīķis. Un ar ko atšķirās strīķis no galodas? Ar to, ka galoda ir smilšakmens vai šīfera, īstā šīfera plāksne, ar kuru tūliņ vēlreiz. Tātad te ir brocis 18. 19. gadsimta, un te ir kadrs pēc 100 gadiem, jā, nekas nav mainījies, un tādā pat veidā tiek labība pļauta. Pie kam pievēršiet uzmanību, ka izskaptī ir 2 rokturi, šeit viņi tur rokās to strīķi, tad šo izskapti uzasina. Tas nozīmē, ka tas ir koka plāksne ar darvas maisījumu un rupjās smiltīs, tādos graudainās iebērts, ja, un ar to palīdzību šo izskaptu uzasināja, jo īstai galodai viņiem, protams, nepietika naudas. Brots rāda tepat pāri kaut kur Juglas ezera krastā, kā tas notiek, kā šo sienu savāc, sakrau kaudzēs un liek ratos un ar kārtīgi bomi noslogo un vēl, kā saka, pavisam nesen šādā veidā arī pārvadāja sienu automašīnās, ja, augstiem bortiem, bomu pāri, novilku un šo sienu nepresētā veidā, ja, tātad pārvadāja. Pārvadāja, lai novietotu šķūņos, bet te mēs atgriežamies mazliet atpakaļ, ka labi, tā siena pļaušana, protams, bija ļoti smags darbs, bet viņš vismaz, kā saka, tāds racionāls, ja? Bet visneracionālākais siena savākšanas procesā, pēc manas saprašanas, ir viņa sagrābšana. Viņa sagrābšana, vālošana, apgriešana, un tas viss jāizdara dažu dienu laikā, kamēr pieturās savs laiks. Un tāpēc, lūk, siena grābeklis ir pirmā mehanizētā ierīce, kas
ieviešās arī latviešu zemnieku sētā. Pie sienu savākšanas, protams. Ja? Ir arī pirms tam mēģinājumi ar koka grābekļiem, ja? Tur viņus pacelt un nolaist un mazākiem riteņiem un tam līdzīgi. Ja? Bet tie visi ir mēģinājumi. Bet šī iekārta ir pirmā, kas ienāk un kas ienāk masveidīgi, ja? Kuru pērk, jo tas ārkārtīgi atviegloja šo lobarības sagādi. Nu, ir dažādi paņēmieni, kā sienu dabūt mājās, tātad broķu zīmēklu uz ratiem, bet vecākais jebkuru smagumu pārvietošanas veids, tas ir vienkārši piesienot, teiksim, tā kā tās varētu būt arī kamanas, ja, bet šeit ir vienkārši zari, uz kuriem ir sakrauts siena guba, un šo gubu šādā veidā pārvelk mājās. Gubu varēja pārvest arī visu to gubu, uzceļot, teiksim, 2 kārtīgi vīri, uzceļ uz galda ratiem, ja, vidzemē, un pārved uz to vietu, kur ir nepieciešams. Vai, lūk, tas tradicionālais veids, siena talka, tas, ko viena ģimene 3 vai 4 cilvēki būtu darījuši nedēļām ilgi, sienu laiks, ne jau velti saka, ka tas ir tik nozīmīgs, ja, un tik īss un tik saspringts, ja, ka sienu laikā neko citu nevarēja darīt, ka tas ir tāds trauksmēns brīdis, ja to neizdarīs, tad nebūs lopiem ko dot vēst. Vecākais paņēmiens tais tālajās pļavās, tātad bieži vien pie mājas nebija pietiekoši lielu pļavu platību, un tad, kad muižām, protams, bija upju pavienas, un tad, kad zemnieki ieguva sev īpašumā sētas, vai vismaz viņas iemērīja, tad ārkārtīgi daudzos gadījumos tālās pļavas bija 4, 5 un pat 10 kilometri tālu no sētas. Un tad visa ģimene devās, lai to sienu pļaut, gubot un sakraut arī kaudzēs. Un kaudzes kraušana esot bijusi, vismaz spriežot pēc aprakstiem, ja, tāda diezgan liela māksla, un nevelti viņi ir, kā saka, apdziedāti un apjūsmoti, jo apakšā salika zarus, lai tā apakš nesapūst, ja, tad lielu mietu, un tad šo kaudzes tādā veidā, lai ūdens viņā nesūktos iekšā. Bet tajā brīdī, kad zemnieks bija kļuvis par pļavas īpašnieku, viņš sāka rīkoties racionālāk un būvēja sienu šķūnīšus. Un visi, kas iet ēst uz pūnīti, tas ir nepareizi, tas ir sienu šķūnīts no Vecpiebalgas Gaigaliem, ja, no Ineša pagasta tagadējā. Un tātad apakšā, tur mēs redzēsim, apakšā ir lieli vārti, pa tiem šķūnīti piegāzes pilni, un pēc tam visiem sienu šķūnīšiem ir noteikti otrais stāvs, lai šeit varētu to sienu padot iekšā, ja, līdz pašai korei, lai viņš būtu piepildīts. Un ārā, protams, atkal viss tas notika otrādi. Tā kā tās varēja būt gan guļbūves, vecākie parasti ir guļbūvē, jo baļķis, tas ir tas paradoks, ja, ka savā laikā zemniekam baļķi iegūt un uztaisīt guļbūvi, kur vairāk materiāli iziet, bija daudz lētāk un vienkāršāk nekā iegūt dēļus. Vēlāk viss mainās, tad ir stabi un viss tas tiks apšūts ar dēļiem, kas ir lētāks materiāls un skaidri jumtu. Lūk, tādas sienu šķūnīši, Pededzes, Gaujas, Salatas pļavās, viņi bija un arī Kurzemē, protams, viņi bija saglabājušies līdz pat 80. gadiem, ja, kad pamazām vien tika nokurināti, noplēst un vai aizgāja vienkārši paši postā. Tad, kad iestājās kamanceļš, tad sienu pārved. Šeit gan
Vai tas ir sienas, ko ved? Tie zari, jā. Ja? Bet tieši tādā pat veidā man nav piemērotāka attēla, iestājoties Kamana ceļam, ka tur viss pļavas aizsala un slīkšņus un tam līdzīgi, tad sienu no tiem šķūnīšiem pārved uz savu sētu. Ja šķūnīts nebija aizpeldējis, pavasara palos, kas arī notika, ja? Un ne tikai tur, kur pali tika gaidīt, bet arī pa Daugavu ir redzēts, avīzēs ir rakstīts, kā aizpeldējis ir garā, 30. gados, ja, kad nebija, kamēr nebija aizsprost, ja, ka ir aizpeldējuši ēkas un tam līdzīgi. Ja. Tā kā šādas parādības bija raksturīgas. Tas ir lielos mērogos. Lielos mērogos, viss tā it kā vienkārši, bet mazākā mērogā parādās dažādas atšķirības. Atšķirības kādā veidā, teiksim, godājamās klātesošās saimnieces pārvietot to siena klēpi tuvāk tam lopeņam. Ja? Šeit ir skalu gross. Latgalē. Te ir, parasti viņi sauc par nesamie loki, par regži, ja? Un ļoti interesanti ierīce, ja? Un ļoti ērta un izturīgāk un lielāk klēpi var aiznest, ja? Lūk, šādā veidā viņi arī lietoja kā Kurzemē, tā Latgalē. Bet vidzemnieki spītīgi, kā saka, viņiem viss patika, tāpat kā viņi sēja no priekšauti, ja, tā viņi arī viņu sievas lūk pārvieto to kravu ar kaut kādu palagu vai lupat deķi, vai sauksim kā grib. Viņš saucās sega, klēpis, ja, lūk šādā veidā. Ja. Tas ir nešaubīgi jā, bet, protams, kā redziet, ja, tas pāriet pāri arī uz Zemgali, ja, šī parādība. Atšķirībā no Kurzemes klasikas. Ja. Protams, ir zonas, kur tas krustojas un tam līdzīgi, ja, bet tie principi paliek nemainīgi. Nēšus lieto arī, protams, un dažādi veidi nēšus, bet tas populārākais, ja, piemēram, man ļoti grūti saprast, kāpēc viņi tikai tādu lieto, un tai pašā laikā tas latgaliskais režģis ir daudz ērtāks un izturīgāks. Tā. Lopu mītnēm ir viena liela nelaime. Ja tā ir koka, tad viņi neglābjam aiziet pāris lopu mūžu garumā, teiksim, 30 vai 40 gados. Ja, viņi ir pagalam, sienas ir izgraustas, izpuvušas, baļķi nosēdušies. Un kādi ir bijuši senākie piemēri, mēs ļoti maz zinām. Mēs tikai zinām to, ka sākot ar 19. gadsimtu tika kategoriski pieprasīts no muižu puses arī, un paši to saprat, ka kūtīm ir jāmūrē kārtīgi pamati, uz tiem ir jāliek koku sienas, ja, un tad tiem lopiem būs ļoti piemērot dzīvošana. Un šeit ir viss no plēstiem laukakmeņiem, tātad turīga saimniecība, apmēram 80. vai 90. gadu sākums, 19. gadsimta. Un, acīm redzot, tā ir dziļā kūts. Dziļā kūts, ko tas nozīmē? Dziļā kūts tas nozīmē, ka to kūti iztīrt, grīdas līmenis, tad tur ieved govs iekšā, viņas kaut ko tur sastrādā, tad uzbers salmus, tad atkal, un kā literatūrā rakstīts, ja, bieži vien, ja mazrūpīgi saimnieki, ja, tad pavasarī viņa ragiem ķerās
ķerās palodā, jo netiek vairs no turienes ārā. Ja? Nu, diezgan briesmīga lieta, bet šī lieta saglabājās, acīm redzot, tik ilgi tāpēc, ka mēslu vešana notika noteikti cikliski. Tai varēja laikus sagatavoties, izvest, apmēslot kaut kādu to lauku, kur ir nepieciešams pēc kārtas apmēslot, ja, kur būs ziemāji. Un tādā kārtā nodrošināt tādu normālu saimniekošanas ritmu. Ja tos mēslus, ja tā ir seklā kūts, ja, tad viņš šķūrē ārā, viņi zaudē daļu savu īpašību, jo es nezinu daudz piemēru, kā Vācijā, piemēram, kur seklās kūtas ieviesās ātrāk, kur ārkārtīgi katrs saimnieks atsevišķos apvidos lepojās ar to, cik skaista un liela ir viņa mēslu kaudze. Respektīvi, viņš mācīja viņus saglabāt, lai līdz tam brīdim, kamēr viņi jāiezved uz lauku. Ja? Nu, tā. Nu, pie mums, acīm redzot, to nepārāk. Nu, tā kā tā nomaiņa uz seklajām kūtīm notiek 20. gadsimtā, protams, tas ir daudz higieniskāk un laikmetīgāk. Bet mēslu talkas, tā bija viena no tādām darbībām, tāpat kā kulšanas talka, kuru ar kaimiņu un radinieku palīdzību varēja paveikt vienā vai 2 dienās, nevis vilkt tur un sakot, neveiksmīgi, ja visu to lietu izdarīt. Un, protams, tad viņi nonāca uz attiecīgā lauka, un šeit ir, man ļoti patika, ja, te var ļoti labi redzēt, ka statistikā ir teikts, ka Vidzemē, ka Kurzemē un vispār, ka ir saglabājušies ļoti daudz šie vecmodīgie rati, bet izrādās, ka skaidrojums ir tāds, ka viņus lieto vairs tikai 1 vai 2 reizes gadā mēslu talkās, pārējā laikā jau ir laikmetīgi transporta līdzekļi, ka tie zemnieki ir pietiekoši turīgi. Un te ir tas, ko es teicu, tātad mūra pamat un leņķveida kūts. Bez kūtīm, tātad bez lielopiem un staļiem. Jā, nu, stallis ir cita lieta. Ja? Stallis zirgs ir visu laiku jātur tīrībā, un zirgam nav pieļaujami, ja, tādi, kā saka, dzīves apstākļi, kā tas ir govīm. Tāpēc arī visiem staļiem parasti vēl ir otras durvis bieži vien, lai varētu to regulāri iztīrīt un ievest svaigas pakāpes. Nu, putnu audzēšana nav sevišķi populāra bijusi, cik es saprotu. Tad galvenokārt tas ir bijis muižas laikos pieprasījums no muižas puses piegādāt dažādas putnus. Vai tas ir zosis, vai kā šeit pīles, vai tās ir vistas. Nu, 20. 30. gados arī teiksim, piepilsētās un tam līdzīgi tirdzniecībai. Nu, atgriežoties pie sivēniem, te viss tas cūku audzēšana, ja, viņi ir nepārtraukti. Tāpat kā vienas govs audzēšana, ja, tā ir lielākā daļa lauku iedzīvotāji arī visu 20. gadsimtu līdz pat 90. gadiem vienkārši nepieciešamība un daļai iztiks avots. Ja, un ar visām no tām izrietošajām darbībām, ja, ka bija jārīko tai cūkai bēres, ka viņi bija jāplucina. Jaunākos laikos, protams, viņu svilināja ar lodlampu, ja, un tad bija pavisam briesmīgi kaut kur tādu gaļas gabalu dabūt ar apdegušiem sariem. Nu, tā.
Ja? Bet atkal te ir tas, ka šeit piedalījās viss, un ja te neviens bērns nav bildē, ja, tad noteikti viņš no kaut kurienes visu to noskatījās, kā tas notiek. Ja? Tā kā tā pasaules uztvere arī krietni savādāk. Un, protams, līdz pat tam brīdim, kamēr kļūst lēti velosipēdi, laukos pārvietošanās līdzeklis, ne tikai kā darba spēks, bet arī kā pārvietošanās līdzeklis bieži vien ir zirgs. Jo bija vietas, kur no lauka sētas līdz pagastmājai vienkāršāk ir aiziet ar zirgu, nevis kaut kādā citā veidā transporta līdzekļiem. Nu, lūk. Un es sāku jau par tām lopu mītnēm un teicu par tiem leņķveidu laidariem. Tad šeit kā Kurzemē, izņemot Ziemeļu Kurzemi, ja, tātad, ja, dominē leņķveida kūtis, apmēram var salīdzināt ar to, kas mums ir no vecķērvēm. Un tai pašā laikā Vidzemē un Latgalē tās ir lineārās kūtis. Tas ir, protams, uz to periodu, par kuru mums ir ziņa. Nu, te ir klasiski, ja, tātad te vēl cūkūtiņas priekšā, lai nebūtu, jo tās centās. Un te ir zudušais griežu laidars, tāds bija paredzēts mums Zemgales sētā, bet viņš kara laikā aizgāja postā un vairs neviena cita oriģināla nav. Nu, uzskata vispār, ka šis varētu būt turīgo viensētu, tas sava laika tipiskākais modelis, kur var lopus iedzīt, aizsargāt, ja, un zināmā mērā samērā ērti apsaimniekot. Ja. Un no tā varbūt attīstījies šis vaļējais. Nu, te ir tātad redzams šis leņķveida laidars ar dažādām funkcijām un pagalms, kurā notiek pa dienu viss lopu govs slaukšana un apskatu un viss tam. Un te ir tas, kura savukārt mums arī nav tāda piemēra, bet kas ir raksturīgs Latgales tautas celtniecībai, 2 cirtņi, viens otrs, un pa vidu starptelpa, nu, apmēram tāpat kā dzīvojamai mājai, un kūts uz vienu pusi un kūts stāvis uz otru pusi. Tas ir viens no raksturīgākajiem veidiem. Jā. Protams, varbūt ar atsevišķām ieejām vēlāk viņš var pārveidoties, jā, šeit ar atsevišķas telpas, bet šis ir bijis ļoti, ļoti iecienīts. Vai lineārā kūts kādu, nu, ļoti līdzīgi pie mums ir eksponēti stāvles kūts un varības glabātuvs, ja viss vienā lineārā ēkā. Tā kā grūti pateikt, un tai pašā laikā šāda lineārā lēka būs biežāk sastopama Vidzemē un Dienvidrietumu Kurzemē viņa nebūs. Tāpat ir atšķirības, te mums bija runa par slaucenēm. Būtībā jau te ir cienējamās Dumpas grāmata, ja, slauceņu veidi. Tie ir faktiski varianti, ja, slauceņi. Vai tas ir ķipīts, vai tas ir spainīts, vai tas ir spainīts ar knābi. Vai šis faktiski zaru kanna arī izmantot, uztaisīt, kurā acīm redzot kaut kāda ērtība, kaut gan es īsti nesaprotu, kāpēc viņš ir vajadzīgs zaru kannas veidā. Ja? Un šī izplatība ir samērā vienmērīga, ja, kas liecina, ka ir nostabilizējušies daži varianti, bet principā tas viss ir slauceni, vienmēr ir kaut kāds koka spainīts, drusku mazā nelielām atšķirībām. Nu, un tad, kad šis produkts
piens bija iegūts, jā, un tur arī, teiksim, ķeblīts un slaukšanas paņēmieni un viss. Tad nākošais ir šī piena nostādināšana. Un piena nostādināšana, piena nostādināšanai, šeit ir vidzemes trauki visi, ja, koka. Un ļoti interesanti ir, ka vidzemē un kurzemē lielākoties tas viss tiek darīts koku traukos, un Latgalē tas tiek darīts mālu traukos. Vai tas ir izsaukts ar to, ka vienkārši nebija pieejams koku materiāls, vai ar to, ka Latgalē šī lauku podniecības tradīcija, kas vidzemē un kurzemē līdz 66. gadam 80, bija ierobežots ar cunštu darbību. Ja? Vienkārši līdz tam neviens netaisīja priekš tiem zemniekiem. Bet Latgalē iespējams, ka tieši tāpēc arī ir visi šie mālu trauki, kas savā ziņā ir ērtāki un universālāki nekā koka trauki. Ja? Tad lūk šī atšķirība. Kāpēc viņi izveidojusies, tādi skaidrojumi varētu būt. Nu, un otrs ir biespienu taisīšanas paņēmienu izplatība. Tātad biespienu notecina siltumā vai sildot. Ja, un te ir atkal lūk, atšķirības ir vienā vai otrā gadījumā. Ka noteikti Latgalē viņš tiek sildīts. Biespiens, protams, tā bija zemnieku pārtika, un sviesta iegūšana tā jau bija sarežģītāka lieta, un nereti sviests bija tā atkal viena no tām sevišķi pierīgas piepilsētu teritorijās, ja, kas ļauj iegūt atsevišķu līdzekļus. Brots šeit ir zīmējis kuļamo muciņu ar roku zīmi, tātad darbinām krogas telpā. Tātad tā lieta ir jau bijusi pazīstama. Un 19. gadsimta beigās ir vesela virkne dažādu konstrukciju. Lūk, parastākais zemnieku mājā sastopamā ierīce ar šādu cauru spārnu. Tad kuļmuca, kādu mēs redzējām, tai brodas zīmējumā, šūpojamā, šūpulis, ja, kā kuļmuca. Un, protams, pats pirmais un galvenais, ja, tā ir lūk šāda veida sviestu iegūšana, sviestu kuļamais. Nu, protams, tur koka trauki, koka karotes, ja, krējuma nosmelšanai, piena notecināšanai, ļoti vienkāršas lietas un ļoti plaši izplatītas. Tā kā 30. 20. 30. gados tika pievērsta uzmanība piena saglabāšanai un nodošanai pienotavās, tad vajadzēja šo pienu uzglabāt kaut kādā veidā, uzreiz atdzesēt. Te ir viens piena namiņš, tātad te ir sūknis bijis, pumpēja ūdeni iekšā, un šeit tika tai betona tvertnē iegremdētas piena kannas. Nu, te jau ir tajā brīdī, ka tas viss ir kā saka, pēdējā stadijā un vienkārši spaiņos tur šo pienu un atdzesē. Tātad pienu izslauc, atdzesēja un tā laikā ienāk arī 30. gados ļoti strauji ienāk metāla trauki, kuri ir nesalīdzināmi higieniskāk tādā nozīmē, ka viņus var kārtīgi izbērst, jā, atšķirībā no koka traukiem vidzemē. Nu, un te ir vēl piena namiņi, dažādi Latvijā dažādos, tas ir Straupē, tas ir Jaungulbenē. Un 30. gados, ja katra saimniecība, kas nopietni nodarbojās ar piena lopkopību, šo pienu dzesēja. Piena pārstrāde sviestā notika
dažādos mērogos lauka pienotavās. Un šeit tas rullis, jā, tas ir sviests, jau sviests ir sakults, un tagad viņš ir kārtīgi jāsarulē. Jāizspiež no viņa tas liekais mitrums. Nu, respektīvi, šī plakne ir slīpa, ja, šī tādā veidā, ja, un no sviesta tiek viss liekais mitrums izspiests, lai viņi varētu, kā saka, iesaiņot un sūtīt tālāk. Izrādās, mūsu senči ir bijuši gudri visādā ziņā, bet viena nelaime ir. Viņi nav mācējuši atrast siera baktēriju. Un Latvijā nav siera ražošanas, nu tā klasiskā siera audzēšanas tradīcija. Un tāpēc tas, ko Brods attēlo, tas pavisam vienkārši tātad sieri ir noslogoti, tie ir tie saucamie biezpiens sieri, tie ir knapsieriņi, respektīvi muižas sierotavu, kurā negatavo neko tādu, kas būtu atbilstoši Rietumu Eiropas standartiem, bet atbilstoši vietējām prasmēm. Nu, lūk. Un tad mēs nonākam pie visiem labi pazīstamā Jāņa siera. Tātad Jāņa siers ir sildītais Jāņa siers Latgalē. Viņš tiek taisīts bez piedevām. Un visā pārējā Latvijā ar piedevām. Nu, respektīvi, pievienojot sviestu, olas un tam līdzīgi. Ja? Un tas, manuprāt, neliecina ne par ko citu, kā tikai par iespējām. Par iespējām, nevis ko citu. Nu, lūk, tad vēl ir tresētais siers. Tas ir tas, ko vienkārši, es nezinu, vai to pat saukt par sieru, tajā mūsdienu izpratnē. Mūsdienu izpratnē tas ir vienkārši presēts biezpiens, ja, sapresēts biezpiens, saulē notecināts, ja, un tad apkais ierīvē ar sāli, un kādu laiku var glabāt, un nu, tāds viņš ir. Un vēl tiek gatavot arī, kā redziet, ja tas ir raksturīgi Kurzemē un te ap Rīgu, ir taisīt arī knapsieriņi. Nu, tas ir kaut kas tāds, ko mūsdienās reti vairs kuram garšo knapsieriņš. Jā, ļoti maz. Daudz vispār nezinu, ka tāds ir. Ja? Tā. Nu tad bija tā dziesma par klimpām un ķieķēniem, jā, atceraties visi. Ja mēs runājam par ikdienas pārtiku, tad tā bija maize, nokrejotā vai īstā pienā vārīta putra vai klimpas, miltu klimpas. Un te nu ir, ka vispopulārākais nosaukums šādai putrai ir klimpas. Un, protams, Latgalē jūs varat teikt, ka jums vajag klimpas, jums neviens klimpas nepasniegs. Ja? Tur ir tikai tātad 4. ir 5. Ja? 5. ir klučkas, kluckas. Es šos nosaukums tiešām piedodiet. Man jālasa ir kločkas, kļauckas un vēl tam līdzīgi, respektīvi viss, kas ir acīm redzot aizgūts no slāvu valodām šie ēdieni. Ja? Bet, nu, kā redzēt, atšķirība ir ļoti liela. Ja? Te ir klimpas un ķīļķeni un visādi, ja? Bet Latgalē šis nosaukums ir cits. 30. gados tiek ievests no Eiropas šīs siera tīrkultūras un sākās arī siera ražošana. Un šeit jūs redzat attēlu. Iespējams, ka tā siera ražotne atrodas Druvienā 30. gados.
ja, kur viņi tiek presēti un sagatavoti un turēti mēnešiem, ja, atbilstoši šiem Eiropas gatavošanas sieru standartiem. Tai pašā laikā vienlaikus ar govīm, nu, te jūs redzat, kā ganiņš jūtās vai ganīte, un viņam jēriņš ir un tiek turēts arī aitas, ja, ne tikai cūkas nevar kopā ne ar ko turēt, ja, un tā tad ir arī aitas, aitu ganāmpulki, acīm redzot, ir vairāk vai mazāk pieļaujami, ja tā tad aitas kopā ar lielopiem tiek ganīts, un te jau redzat pilnīgi tīrs Latvijas brūno lopu bars. Un te nu ir tas, ko citās zemēs stāst, ka vīrieši esot labākie aitu cirpēji, bet es literatūrā un neesmu atradis, ka latviešu vīrieši būtu sevišķi metušies uz aitu cirpšanu, ja, ka viņi ir to labprātāk uzticējuši sievietēm. Un līdz ar to arī visu tālāko vilnas pārstrādi. Un tāpēc, teiksim, aitu cirpšana, vilnas salikšana grozos, nu, groz tiek vilna, protams, jāmazgā, lai viņi nesabojājās, un tad vai to dara uzreiz, vai drusku vēlāk. Un tad viņi ir, kā saka, piemērot kāršanai un arī vērpšanai. Lūk, visi šie aitu cirpšana sieviešu rokās un ar visparastākajām dzirklēm. Un tad, lūk, novieto, vai tā kā te ir no tās sērijas, ja, tas ir tikpat pareizs vilnas glabājamais grozs, viens, otrs vai trešais. Ja. Kāda nu bija iespēja un kā kurā novadā bija šie pieejamie materiāli. Ja, un nevis, teiksim, kaut kādu iepriekš izstrādāts standarts. Tikpat labi arī tas varēja būt kaut kam citam, ne tikai vilnai vai šis mazāk. Nu, parasti viņi ir ciklopiski izmēri, jā, pāri pa metru platumā. Nu, un pēdējais, kad zemniekam kaut kas palika pāri, tad brods ir uzzīmējis kā šiem sviestu spainīšiem un lauku labumiem dodās uz pilsētu un tirgo pilsētniekiem. Paldies par uzmanību. Paldies, Mārtiņ, par stāstījumu. No mūsu tiešsaistes klausītājiem ir jautājums par zārdiem. Kurā brīdī, jautājums tāds ir, kurā brīdī parādās zārdi? Un no kurienes viņi parādās, vai tas ir vietējs izdomājums vai aizgūts? Tāds jautājums. Piedodiet, jautājums nevar garantēt, ka jūs sienu izžāvēsiet uz zemes. Ja? Zārds ir vajadzīgs kā nodrošinājums. Bez tam pie linu audzēšanas zārds ir obligāts, jo tajā brīdī, kad jūs atdaliet no linu šķiedras, atdaliet pogaļas, tad pogaļas ir kaut kādā veidā jāžāvē. Un pogaļas obligāti salika zārdos, lai viņas tur nožūst, un tad veda izkult, lai iegūtu linu sēklas. Ja? Nevarēja viņas atstāt uz zemes šīs pogaļas. Nu, es domāju, ka zārda veidi bija dažādi. Bija tie, kurus mēs pazīstam kā tādu teltsveida, bija mieti ar izpītiem žagariem, uz kuriem salika no abām pusēm uz šiem zārdiem. Tā kā tas noteikti ir ļoti, ļoti, ļoti sens paņēmiens. Es šaubos, vai tas ir no kaut kurienes, varbūt kāds no zārdu tipiem ir ievests, ja? Bet šis vienkāršākais mietu sadzīšana un
un caur viņiem izpīšanu, un tad uz tiem uzliekot visu virsū, tas noteikti ir ļoti sens. Paldies! Vai kādam zālē ir jautājums? Ir, jā? Jānim. Kazas bija tik izplatītas agrāk. Par kazām ļoti maz literatūras ir. Jā, lūdzu, Jāni. Sveiki, man ir pāris īsi jautājumi. Viens precizējums par rumulēšanos. Rumulēšanās ir. Nu, Ko tas nozīmē? Jā. Nu, svētība tā ir, ja? Būšot vairāk piena, tāpat kā tais meteņos brauc no kauna jau un ar pliku dibenu un bļauj manam tēvam gari līni, ja? Nu, tas ir tādas savu veida māņticības, ja? Bet viņas jau nav ļaunas, viņas pastāv kā tāda samērā normāla tradīcija. Labi, paldies. Otrs jautājums ir par to vienu fotogrāfiju, kurā egļu zarus ved. Jā. Tajā gadījumā iemesls egļu zaru vešanai ir kāds konkrēts saimniecisks? Nemāku, šai konkrētajā nemāku pateikt, bet jau 30. gadu literatūrā ir teikts par egļu zaru izmantošanas veselīgumu lopiem, par novārījumu taisīšanu no šiem egļu zariem. Un, ja tā ir paredzēta cirsma, ja, tad vienkārši tas ir laba sagatavošanās. Ja. Bet drīkst vienu anekdoti izstāstīt. Padomu laikā viens Pleskavā, viens zinātnisku pētnieciskais institūts strādāja pie tā, lai sakrustot lāci ar govi. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Nu, redziet, jūs visi ziniet, ka egļu skujas ir ļoti vērtīga barība. Ja mēs šo lāci sakrustosim ar govi, tā govs kāps kokā, ēdīs tās skujas un dos pienu. Viss mums ir izdevies, tikai kur likt to skipidāru, to mēs nezinām, kas ir pienā, respektīvi terpentīni. Un jūs ziniet, ja kāds ir pavasara piens, pēc kā smaržo un garšo, kāds ir vasarā, ja, tās ir ļoti, ļoti smalkas lietas. Ja. Sviestam ir pavisam cita krāsa. Tā kā, ja arī tie ir ieteikumi, ja, tad tie ieteikumi ir tādi, kuri ļoti, uzmanīgi jālieto. Skaidrs, paldies. Un pēdējais jautājums par tām sienu nešanas paņēmieniem, kad cilvēks pats ar tiem ragiem un tā. Man bija jautājums par nešiem. Kā sienu var ar nešiem? Ar nešiem? Jo tie pārējie visi paņēmieni, viss skaidrs, tas pēdējais tāds. Jā. Viņu var nest grozos ar nešiem, var nest ķīpās, var nest maisos, visādos veidos, bet izmantojot nešus. Iepratī vienkārši pār pleciem vai uz muguras, jā. Skaidrs. Šķiet, ka tas viss nav mans. Paldies. Tā, paldies par uzmanību. Mārtiņ, piedodiet, vēl viens jautājums no tiešsaistes. No tiešsaistes jautājums par to, kā lopi tika turēti kūtī. Vai piesieti, vai aizgaldos. Jā. Tas tikai liecina par to, ka tas iepriekšējais cilvēks nebija klausījies to nodarbību, kur bija teikts, ka muižai jānodod 10 lopu valgi. Lopu valgi. Tas nozīmē mīkstas auklas lopu piesiešanai. Gogu piesiešanai. Tur arī atbildījām. Tātad piesietas gotiņas. Ja, man ir jautājums,
Vai nevarētu būt tā, ka tā atšķirība starp seklajām un dziļajām kūtīm ir mūsu tajās bargajās ziemās, ka, respektīvi, dziļajās kūtīs govīm bija siltāk, un tāpēc mums Latvijas teritorijā bija tās dziļās kūtas, kamēr Vācijas teritorijā nebija tik augstas ziemas. Vai tā nevarētu būt? Neesmu tik liels speciālists, lai pateiktu. Tas varētu būt viens no pieņēmumiem, ja? Viens no pieņēmumiem, kāpēc tik ilgi saglabājās, bet tas nekādi neizskaidro to, kāpēc zirgs nenosala. Bet zirgi bieži vien guļ stāvot, ja? Un govis laikam neguļ stāvot. Varbūt tāpēc. Tā kā iespējams, ka arī tas ir viens no faktoriem. Mēslu kvalitāte jau arī atšķirās. Mēslu kvalitāte vai regulāri izved, vai viņi tā kā konservējās? Nē, protams, tas jau bija tas viens ka nebija šīs tradīcijas mēslu uzkrāšanai, un ne jau velti, ja, teiksim, modernā lopkopība pieprasa, ja, teiksim, mēslu krātuves noslēgtas, ja, lai viss, kas tur nonāk, lai viņš neizgarot šis amoniaks, ja, un viņi varētu aizvest, un tā iestrādāšana jau, tāpēc tā mēslu talka bija tik svarīga, lai ātri izvestu, izlīdzinātu un ieartu, un nebūtu nekāda kavēšanās, lai viss tas neizlido gaisā. Vēl pēdējais jautājums par kūcaukšām. Vai kūcaukšai ir kāds konkrēts pielietojums, kaut ko liek vai glabā sienu, piemēram? Mums ir samērā maz to dzīvo piemēru, un diemžēl tie vecākie piemēri rāda, ka nav mācējuši racionāli izmantot kūcaukšu, ka viņa nav izmantot, ka šī parādība parādās vispirms Kurzemē, kur ir jau, kā saka, 19. gadsimta beigu kūts ar lūkām, un iespējams, ka tas ir noskatīts no muižām, kur uzbrauktuvus kūcauks, ja, bija viena no tādām arhitektūras sastāvdaļām, ja, kur tas racionāli tika lietots, bet kāpēc teiksim, mūsu zemnieki, ja, ar to pietiekoši plaši neaizrāvās, nemāku pateikt. Man arī viens pēdējais jautājums. Pavisam īsi, jūs apzināti nepieminējāt trušas. Vai jūs apzināti nepieminējāt trušus? Vai Trušus? Tā ir jauna parādība? Es atzīstos, ka nekā nezinu par trušiem un trušu audzēšanu. Un es domāju, ka tā ir absolūti jauna parādība, ka es tikai zinu to, ka mums ir vidzemē klētiņai stūrī ir caurums, pa kuriem saimnieks varēja izbāzt bisu un šaut uz tiem zaķiem, kas nāk dārzā. Ka trušs nebija piemērots, un vispār jau mums dabā truši neaug, ja, atšķirībā no siltākām zemēm. Es domāju, ka tāpēc arī viņš šeit nebija. Un pēc kā gan garšo trusu salīdzinot ar sivēnu, ne pēc kā.